Labadiena Rankā. Cik skaista mūsu Latvija. Tad relatīvi, priekš manis, nevarētu teikt pat relatīvi, bet tā ir nozīmīga vieta priekš manis manā dzīvē. Es šeit nostrādāju 5 gadus. Ja bija tāda Gorbačova laika, kad jaunus, enerģiskus puišus lika vadošos amatos. Un tad laikā manu paziņu Laura Vidinieka, tāda aktiera, Alfrēda Vidinieka dēlu, nozīmēja šeit par direktoru. Direktoru Rankas arodskolā, kas tajā gadā reizē sagatavoja mežkopus, un tad viņš, kā tādu spēcīgu vadošu darbinieku, kurš ir nostrādājis veselu gadu arodskolas sistēmā, pieņēma šeit darbā par direktoru vietnieku mācību ražošanas darbā. Tas ir otrais cilvēks aiz direktoru, kam bija jāņemās faktiski. Un faktiski varētu teikt, šī ir tāda, tagad šeit ir vairākas iestādes, arī Ogres kaut kādas lietas. Un arī šeit ir nozīmīga lieta tieši manā dzīvē, jo Ranka tur ir tā vieta, no kurienes sākās arī uzņēmējs Kalnozols, būvuzņēmējs Kalnozols. Jo kaut kādos 80. tur 7. Mušas lidomutē, kā sakot, atbrauca tāda mūsu skolas komisijās partijas sekretāra Līga Kolnēja un pateica, ka Gulbenes rajona kompartijas sēdē ir lemts, ka tagad Rankas arodskolā jādibina Tautas fronts nodaļa un arī kooperatīvs. Tā tika dibināts sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu kooperatīvs Tālau, kurš lēnā garā pēc tam pārauga būvuzņēmumā Kalnozols. Es varbūt arī iziešu cauri, parādīšu, ko mēs tādam skaisti esam būvējuši, bet tā ir viena no atkal skaistākām vietām. Un teorija, kāpēc Ranka, viena no Rankas teorijām skaitās, ka Tālivaldim bija dēls Ramiķis, un tas Ramiķis kaut kur šeit šī apkārtnē ir dzīvojis, un tāpēc arī šo vietu nosaukt par Ranku. Bet, teorijas ir daudz, un Rankā, uz šobrīd, kā jūs zināt, ir Rankas piens, Rankas ķelmēnu maize vai ķeļmēnu maize, bet viņi nāk no Rankas. Rankā vēl arī tagad ir kārtīgi sakopuša muižas māja, tas vairāk tās telpas, tā kā mēs bijām skolas vadība, tad mēs vairāk tur Lauras pacentās dabūt finansējums, un es kā celtnieks piedalījos klāt, lai tos muižas ēku restaurētu. Bet tad, kad mēs beidzām strādāt Rankā, abi divi vairāk tur nestrādājām, tur kāds ņēma to visu muižas ēku nodedzināja. Tas viss mūsu pūliņi panākt to, lai tā pils tiek saglabāta, tika faktiski iznīcināta. Un kāpēc es atbraucu uz šeieni, ar savu mosties, celies, apvienojies, rīkojies, jo faktiski mēs redzam, ka Latvijas valsts iznīks katru gadu pa 10 000 iedzīvotāju. Latvijas valsts grimst miljardu parādos, tas ne tikai miljardu parāds, mēs ikdienu maksājam ap 1 miljonu vai pat 1,5 miljonu, un tagad pēc tā Kulberga varonīgā soļa, ka viņš vēl vienu kredītu jūg 3,5 miljardu lielumā uzliek mums uz kā, ka mēs maksāsim, es domāju, gan izliek 2 miljonu dienā naudas varai. Mums valsts izzūd, faktiski grimst parādos, un arī izsaimniekošana. Mēs atrodam miljardus karu uzturēšanai, kaut kādām absolūti murgainām būvēm, kuras pēc tam uzbūvē nojauc un tā tālāk. Skolotāju algai, labklājībā, un faktiski tie miljardi, kas ir aizņemti, viņi neiegūst mūsu tautsēmniecībā, viņi neiegūst mūsu labklājībā. Viņi vienkārši aiziet kaut kādā izšķērdēšanā ārā tā nauda, un mēs par to maksājam bankas procentus. Uzturam naudas varu. Pats interesantākais, ka naudas varu paņem no mūsu pensiju naudu un atdod mums atpakaļ, un par to mums prasa vēl procentus maksāt. Tā naudas var ir tik viltīga, un faktiski ir viss tā demokrātijas sistēma. Es viņu saucu vairāk par dēmonu krātīs, dēmonu varu, Rothschildu, Rockefelleru, Sorosu, Wallenbergu varu. Tā mūsu valsti ved uz iznīcību. Redziet, un šeit ir pirmie mani celtniecības objekti. Varat apskatīties šie 2 angāri. Faktiski pirmie mani celtniecības objekti manā mūžā, kur es kā uzņēmējs esmu būvējis. Faktiski arī tieši šeit sākās mana uzņēmēja karjera ar to, ka es ar tādu modru vizuli kopā
izkrāsojam gaiteņus. Ja. Tas bija pirmais tāds, kas varbūt mana kā uzņēmēja darbs izkrāsot šīs skaistās skolas, šī skaistā ozola. Un šitais kādu brīdi, šīs kopītnes kādu brīdi arī dzīvoja. Pirms iedevu dzīvokli, es tur vēlāk parādīšu, kurā mājā un kurā vietā ir iedot dzīvoklis. Ļoti skaista vieta un tāda mierīga, kā visa Latvija ļoti skaista. Un tāpēc es braukāju apkārt, dodu iespēju cilvēkiem tikties, klātienē tikties, izrunāties, lai ir iespēja cilvēkiem pamosties. Mēs pagaidām dzīvojam to naudas varas kontrolēt, to plašsaziņas mediju un drošības dienas tādā aurā, apātiski, neticīgi no rīcības noskatāmies, kas notiekās ar Latviju. Naudas vara viltīga vara, viņi ir izdomājusi, redzēt, kaut kāda demokrātija, kaudze ar partijām, kas tur velk sarkanās līnijas, tur bļaustās, Krievi nāk un tā tālāk, un mēs te vāramies savā sulā. Un kā es iepriekš tikko teicu, ka naudas var pa to laiku no mūsu valsts savāca miljardiem naudu, ja? Un mēs to apātiski pieņemam. Piedalāmies šī te murgainā teātrī, kurā tur cenšamies nomainīt vecos vēžus no krēsliem uz jauniem vēžiem, tas, kur pēc brīža paliekš vecs, a sistēma paliek tā pati. Un pēdējā laikā arī tā naudas vara ir izdomājusi tādu veidu, kā novērst no uzmanību no patiesā vaininieka. Kliedz, nāk Krievi vainīgi, tieši tā kā Hitlers bļāva, ebreji vainīgi, tā uz šodien brīdi naudas varas visādi pakalpiem kliedz, Krievi vainīgi un tā tālāk, lai gan īstie vainīgie ir naudas vara, šie Rothschild, Rockefeller un tā tālāk. Un ja mēs gribam sev gaišu labklājības nākotni, nevis pasīvi noskatīties, ka mūsu valsts un tauta izzūd, mums 3. oktobrī jādara viss, lai nevis mainītu personālijas uz krēsliem, jau atkal ielikt iekšā valstiskās partijas, aiz kurām faktiski nostāpušies šī naudas vara, šīs naudas varas pakalpiņu valsts izsaimniekotāji, ja? Mums ir jāmaina sistēma. Un 3. oktobrī mums jāizdara viss, lai mēs atbalstītu tikai tos, kur ir pa sistēmas maiņu. Lai mums 15. saimā ir kā minimums 51 tautas priekšstāvs, kurš izmainītu sistēmu pamatos, sākt mainīt, tas ir 3 galvenos punktos. Es atkārtošos, lai tas paliek tautā iekšā, lai tauta saprot, kas ir jāizdara galvenais. Tad pirmais ir, mūsu izpildvarai jābūt profesionālai un motivētai Latvijas tautas labklājībā. Gan motivētām pozitīvā jomā, gan motivētām ar kriminālu noziegumu. Faktiski tā politiskā atbildība uz šobrīd. Kulbers parakstīja pa 3,5 miljardu līgumu, ieliek mums vēl lielākos parādos iekšā, lai naudas varētu pelnīt uz ieroču ražošanu naudu. Un mēs noskatāmies, un viņš nepako neatbildēs. Jā. Mūsu bērni maksās šo kredītu, jā. Strādās nodokļu maksātāju, un viņš jau nekas, viņš jau tāds, ničovam, ja daļa komandu jau vypolņo, jā. Un redzēt, šitā te mājiņa. Šeit nodzīvoja kāds 5 gadus no savu mūža. Šeit dzima mani vecākie bērni, Kristaps un Katrīna. Un te bija tāds dārziņš, redzēt, priekšā katrai mājai. Un ja tu kārtīgi neiztīrīji dārziņu, nesakop viņu, tad tev visa māja redzēja, ka tev nav sakopts tavs lauciņš priekšā. Ja. Un otrais ir to, ko mēs tagad bijām Gulbenes centrā arī iekšā, kas ir vajadzīgs sistēmas maiņā. Ir jābūt patiesiem tautas priekšstāviem. Nevis kā uz doto brīdi marionešu lēlas, kaut kādiem tur spēkiem, ko tauta neredz, tikai nojauš, ka tur kaut kur paslēpies kaut kāds šķēli kaut kur, jā, viņš vispār nerādās nekur kaut kādās vietās, jā. Un tikai loģiski būtu, ka Gulbenes novada pārstāvētu kāds viens saimā deputāts, jā, vai tautas priekšstāvs, kas rūpētos un cīnītos par šo novadu, jā, novadnieku interesēm, un kur novadnieki varētu atsaukt atpakaļ, ja viņš neizstrādā, kas varbūt tautas interesēs, kā dotu brīdi 100 deputātu nestrādā tautas interesēs, un viss paliek tā, kā viss tas notiekās, jā. Un pēdējais pamats, ar ko sākt gaišu labklājības nākotni, ir vienam jābūt atbildīgam valstī par to, kas notiekās. Uz doto brīdi mēs redzam, ka dirsā līdz ausām valsts iet uz bojā, tauta izmirst, krimstam parādos, un neviena atbildīgā. Un nevienam tas nerūp. Tikai baltos zirgos staigā, un tā ir visādas fotogrāfijas, ko mēs tur atveram, ko neaizveram. Jābūt vienam vēlētam un tautas vēlētam prezidentam, nevis kaut kādām zoodārzā tapušām tipāšām vai kaut kādām mitoloģiskām sarunām, ja, kurā tur mums tiek ielikts cilvēks, ja, kurš ir
mācījies Amerikā, un līdz ar to mēs saprotam, kas aiz viņu, kas ir viņa īstie saimnieki, ja? Un kā interesēs viņš strādā. Ja? Tautas interesēs viņš neko nedara. Ja? Tāpēc šie 3 pamatprincipi, tā izpildu vara, tautas priekšstāvi un tautas vēlēts prezidents, viens atbildīgais ir tas pamats, kas mums jāizmaina 3. oktobrī. Tāpēc aicinu, zvaniet man, tiekamies, runājam, apvienojam tautu, lai 3. oktobrī mums ir gaiša labklājības nākotne. Un neskatāmies pasīvi, apātiski, ar tādu nojautu, neko jau nevar izdarīt. Visu var. Mūsu senči latviešu strēlnieki, lielas, gigantiskas valsts, Krievijas